Esiet sveicināti! Brāļi un māsas, iedomājieties sevi kā bāri. Savā mājā jūsu attiecības ir svārstīgas, te uzlabojas, te pasliktinās. Starp jums ir Dieva grāmata, bet jūs tai dažkārt tuvojat, dažkārt attālināties. Tu zini, ka risinājums ir tajā, bet nezināšana un iegribu sekošana jums neļauj pilnībā no tās gūt labumu. Jums ir kaimiņš dzērājs, kurš sit savu sievu, līdz viņas kliedziena kļūst skaļa. Dažreiz arī viņa kopā ar viņu dzer alkoholu un lieto narkotikas, un viņas mājās ienāk viņa draugi, kas pārkāp viņas gods, dažreiz ar viņas piekrišanu, dažreiz bez tās. Sliktais kaimiņš nespēja atturēties no ļaunuma pret viņu, pat ja mēģina, viņam tas neizdodas. Jums ir arī radinieks, kurš ir nepaklausīgs un strādā šī jūsu kaimiņa labā, pakļaujoties viņa pavēlēm. Īsumā nosauksim šo nepaklausīgo radinieku par krāķaku. Jūsu kaimiņš uzkāpj uz jūsu mājas jumta, lai nozagtu ūdeni no jūsu tvērtnes, un viņam palīdz kraķeks. Kādā dienā jūs sastrīdējāties un jūsu balsis kļuva skaļas. Tad pie jums ienāca kaimiņš piedzēries, vienā rokā turēdams vīna glāzi, otrā ūdens krūzi, ko viņš bija nozadzis, lai jūsu tvērtnes. Kas noticis, sliktais kaimiņš? Es dzirdēju tavu kliedzienu, mana kaimiņini, un kraķeks man pastāstīja, ka tev vajag manu palīdzību, tāpēc es atnācu tev glābt un padzirdīt. Tātad pēkšņi kaimiņš pārvērtās par Rambo. Tiem, kas nezina, kas ir Rambo, tā ir amerikāņu varoņa tēls, kas mūsu bērnības paaudzē šķīta īpaši spožs. Brāļi un māsa, vai jūs skatījāties iepriekšējo sēriju ar nosaukumu Rietumu sievietes atbrīvošana? Vai jūs redzējāt, kāda ir rietumu sievietes situācija, balstoties uz faktiem un oficiālo statistiku, un kā viņi izmantoja kā instrumentu politikas veidotāju un kapitāla īpašnieku mērķu sasniegšanai? Un kā rietumu sieviete kļuva par upuri seksuālai izlaidībai un nežēlīgai vardarbībai? Iedomājieties tagad, kā tie, kas izmantoja un pēc tam pazemoja sievieti rietumos, nāk uz mūsu zemēm kā vesela Rambo armija, it kā glābtu musulmaņu sievieti. Kā? Izskaužot visus diskriminācijas veidus pret sievietēm, iznīcinot aizbildniecības un pāraudzības jēdzienu pār viņu, nodrošinot viņai vienlīdzību ar vīrieti mantojumā, piešķirot viņai seksuālo brīvību. Cienījamie kungi un dāmas, dažas sievietes islāma pasaulē patiešām cieš no dažādām netaisnības formām. Vai risinājums ir patiesa dievišķā likumā, kas nodrošina taisnīgumu visiem? Vai varbūt Rambo tiešām ir atradis risinājumu? Šajā sērijā mēs redzēsim, ko piedāvā Rambo un viņa tuvākais radinieks, un ko viņi vēlas no sievietes apmaiņā pret glāzi ūdens. Pēc tam mēs uzdosim Rambo 4 jautājumus, lai redzētu, vai viņš ir piemērots sievietes glābšanas misijai. Ja viņš būs piemērots, pretējā gadījumā mēs meklēsim pareizo risinājumu. 1979. gadā ANO ģenerālā asamblēja pieņēma konvenciju ar nosaukumu par visu veidu diskriminācijas izskaušanu pret sievietēm, kas pazīstama ar saīsinājumu CEDV, un to parakstīja lielākā daļa valstu, tostarp arī islāma pasaules valstis. Dažas valstis izteica iebildumus pret dažiem konvencijas punktiem. Interesanti, ka Amerikas Savienotās valstis, kuras parakstīja šo konvenciju un palīdz to uzspiest islāma pasaules valstī, tās joprojām nav pārvērtusi par likumiem, nav ratificējusi CEDAW pat pēc 40 gadiem kopš tās pieņemšanas. Lai gan tās legalizācija ir apspriesta vairākas reizes, katru reizi tas beidzas ar atteikumu to ieviest un atteikumu pārvērst to par likumiem. Un lai gan Amnesty International un citas organizācijas ir kritizējušas ASV par šo rīcību. Labi, kāpēc tā? Kas kavē tās ieviešanu? Tie konservatīvie politiķi un reliģiskie līderi, kuri apgalvo, ka CEDV labākajā gadījumā ir nevajadzīga, bet sliktākajā gadījumā pakļauj Amerikas Savienotās valstis kādas starptautiskas organizācijas iegribām. Tas ir apvienoto nāciju organizācijai, kā viņi paši saka, subjects the US to the whims of an international agency. Un kā norādīts šajā Amerikas politikas zinātnes asociācijas publicētajā pētījumā, Republikāņu partijas līderi un konservatīvās sieviešu organizācijas atsakās ieviest CEDW, jo tas ļautu apvienoto nāciju organizācijai uzspiest politiku attiecībā uz sievietēm un ģimeni, ko lielāka daļa amerikāņu sabiedrības neatbalsta. Amerikāņu senators Jessijs Helms par CEDA ir teicis, ka tā ir slikta konvencija. Tā ir biedējoša konvencija, ko izstrādājušas radikālas feministes ar mērķi aizsargāt savu ekstrēmo dienas kārtību pret ģimeni.
Līdz šim visstiprākā balss Amerikā ir to cilvēku pusē, kuri saka, mēs nepakļausim Amerikas nākotni briesmām apvienoto nāciju un to sieviešu iegribu dēļ, kuras vēlas iznīcināt ģimeni. Taču konvencija un apvienoto nāciju iegribas, protams, tiek neatlaidīgi un aktīvi piemērots islāma pasaulē. Apvienoto nāciju organizācijā tika izveidota komiteja CEDAV īstenošanas uzraudzībai, un CEDL ir kļuvusi par reliģiju, kas jāuzspiež visai pasaulē, īpaši islāma pasaulē. Jums nav noslēpums, ka visas islāma sabiedrība cietokšņi ir sagrauti. Ir sagrauta mošeju institūcija, izglītības un mācību programmu institūcija, mēdīju institūcija un ir palicis vissvarīgākais un pēdējais cietoknis, ģimenes cietoknis. Tas notiek tagad. Pats CEDA nosaukums ir kļuvis banāls un izraisa neapmierinātību to cilvēku vidū, kur ir iepazinušies ar konvencijas saturu. Tāpēc mēs šo nosaukumu daudz nelietosim, bet gan centīsimies ieviest CEDAV saturu mierīgi un ar pacietību. Mēs izmantosim pievilcīgus izteicienus, piemēram, sieviešu iespēju paplašināšana, un koncentrēsimies uz sagrozītiem un sliktajiem piemēriem par sieviešu apspiešanu islāma pasaulē. Tā, lai katru reizi, kad kāds kritizē mūsu darbības, mēs viņu uzreiz ierindotu stereotipizēšanā un ierāmēšanā, it kā viņš aizstāvētu sieviešu apspiešanu un vīriešu varu pār viņām. Ja tu neesi ar mums tajā, ko darām sievietēm, tad tu esi pret mums. Tu esi par netaisnību, apspiešanu, sišanu, vardarbību, varas izmantošanu pret sievietēm un viņu tiesību atņemšanu. Piemēram, pagājušajā gadā ANO sieviešu organizācija publicēja rakstu ar nosaukumu Sieviešu ekonomiskā iespēja paplašināšana. Tas runā par tuvo austrumu un Ziemeļāfrikas reģionu, tātad par arābu un musulmaņu tautām. Un tajā tika pieprasīts piešķirt sievietēm vienādas mantošanas tiesības ar vīriešiem. Un starp sieviešu ciešanām tika minēts arī tas, ka tikai neliela daļa sieviešu, kurām ir attiecības ārpus laulības, bauda brīvību savā seksuālajā dzīvē. Tas nozīmē, ka pārējām sievietēm nav brīvības nodarboties ar seksu ārpus laulības. Labi, kā mēs varam pārliecināt musulmaņus sekot CEDAV ceļam, neminot tās nosaukumu? Šeit iesaistās ārvalstu organizācijas, piemēram, dažādas fondi, kas piedāvā stipendijas islāma pasaules valstīm ar nosaukumu Sieviešu iespēju paplašināšana, Women Empowerment, un šādu organizāciju ir ļoti daudz. Pat dažas no tām nāk no austrumu valstīm, piemēram, Japānas. Labi, kura vietējā organizācija islāma pasaulē vēlas saņemt šo atbalstu? Kādus mērķus te ir jāīstenos? Tie ir tie paši mērķi, kas veido CEDA starposma mērķus, milestones, neminot CEDA nosaukumu obligāti. Tas nozīmē, ka viņi darbojas pēc slidenās nogāzes, slippery slope principa. Labi, lai cik mēs arī censtos šo darbību padarīt pievilcīgāku, vai nav iespējams, ka musulmaņu tautas sajutīs, ka tā ir iejaukšanās, kas ir pretrunā ar viņu reliģiju un likumību? Te parādās karāļa loma, kurš uzņemsies izmisīgā lūdzēja lomu, saucot pēc palīdzības: Rambo, palīdzi mums, jo mūsu zemēs sievietes tiek apspiestas. Un tad Rambo steidzas palīgā, nesdams glāzi ūdens un piedāvājot drošu patvērumu apspiestajai musulmaņu sievietei. Un karām ir jāsniedz ziņojums ik pēc 4 gadiem ANO komitejai, kas uzrauga CEDAV īstenošanu. Ja komitejai nepatiks, cik ātri valsts virzās uz CEDV ieviešanu, tā nosūtīs pieprasījumus lēnajai valstī. Vai jūs joprojām diskriminējat mantojumā? Vai tiešām sievietes laulībai joprojām nepieciešams aizbildnis pie jums? Vai jūs patiešām kriminalizējat sievietes seksuālo brīvību kā laulības pārkāpšanu? To sauc par pieprasījumiem, lai šīs darbības tiktu ierāmētas kā apsūdzības, no kurām valstīm jāatbrīvojas. ANO ir izveidojusi biroju, kas uzrauga sieviešu stāvokli pasaulē, un Women Watch, īpašu uzmanību pievēršot musulmaņu sievietēm, lai Rambo būtu drošs, ka sieviete steidzīgi metas viņa apskāvienos, bēgot no sava vīra vai ļaunā tēva. Ļoti svarīgi, man brāļi, ir saprast, ka šo ārvalstu organizāciju un vietējo kvaķētāju atklātības pakāpe, īstenojot CEDAV vai slēpjot šo dienas kārtību, ir atkarīgi no katras musulmaņu valsts vietējās vides. Ja cilvēki guļ un neviens par neko nezina, tad valsts klusībā atsauc savus iebildumus kādā naktī bez mēneses gaismas, un Rambo atklāti pieprasa CEDA īstenošanu. Un ja vēl ir palikusi dzīvības dzirksts, tad Rambo dod iespēju kvaķetējam sagatavot augsni ar ilgu elpu.
Un tas, ko redzat notiekam valstī, kas steidzas pretī Rambo, ir tas pats, ko var sagaidīt konservatīvajās valstīs, ja tur apklust reformatoru balsis un cilvēki aizmieg, nezinot, kas ar viņiem notiek. Liela Rambo koncentrēšanās uz Palestīnu. Tos, kurus apvienotās nācijas uzskata par Palestīnas pārstāvjiem, 2014. gadā parakstīja CEDAV bez jebkādiem iebildumiem, pilnīgi bez nosacījumiem. Jaņem vērā, ka cionistu veidojums, tā sauktā Izraels valsts, joprojām iebilst pret vairākiem CEDAV punktiem un nav tos ieviesusi reliģisku, kultūras un civilizācijas iemeslu dēļ, tāpat kā Amerikā. Labi, bet tie, kas pārstāv Palestīnu, parakstīja bez jebkādiem iebildumiem. Tas mudinās ārvalstu organizācijas paaugstināt savas prasības un izvirzīt lielas prasības. Tieši šīs pašas organizācijas citās valstīs cenšas izvairīties aizskart sabiedrības jūtas un nesaskarties ar viņu ticību, līdz tiek sagatavot atbilstoša vide un izveidot sabiedrības viedoklis. Lielas prasības, piemēram, kādas? Tādas, kādas tika publicētas pagājušajā gadā kopīgā starptautisko un vietējo organizācijas ziņojumā Palestīnā. Ziņojumā tika ieteikts pātrināt Stambulas konvencijas īstenošanu, tostarp ar šādiem pasākumiem. Atcelt 284. pantu, kas aizliedz laulības pārkāpšanu, atcelt abortu kriminalizāciju, protams, lai atvieglotu laulības pārkāpšanu bez sekām. Atcerieties, ko mēs iepriekšējā sērijā stāstījām par abortu. Atļaut sievietei reģistrēt savu bērnu dzimšanas brīdī ar jebkuru izvēlēto uzvārdu bez nepieciešamības pēc laulības līguma. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams pierādīt, ka viņa ir precējusies, un viņa var izvēlēties jebkuru uzvārdu. Pieņemt likumus, kas atceļ jebkādu diskrimināciju pret lesbietēm, seksuālajām minoritātēm, paaugstināt minimālo laulības vecumu līdz 18 gadiem, atcelt vīriešu aizbildniecību par sievieti. Nodrošināt sievietēm vienlīdzību ar vīriešiem mantojumā, laulībā un šķiršanās procesos, kā arī publicēt konvenciju oficiālajā laikrakstā, lai tā kļūtu saistoša kā vietējais likums. Tas nozīmē atvieglot aizliegto dažādos veidos, sarežģīt atļauto un izjaukt ģimeni. Viena no viņu rekomendācijām bija, ka Palestīnai jāiesniedz ziņojums CEDAV uzraudzības komitejai ik pēc 2 gadiem, nevis ik pēc 4 gadiem kā citās valstīs. Bet tiešām šīs rekomendācijas tiks īstenotas. Apskatīsim piemēru no tiem, kurus starptautiski atbalsta kā atbildīgos par Palestīnu. Teiksim tā. Tu esi izmantojis sportu, lai izplatītu Palestīnas jautājumu arī pasaulē. Vai ne tā? Protams. Un kāpēc gan ne? Kas ir labāk, lai viņi mūs redz maskās? Vai lai viņi mūs redz šortos? Lai viņi redz mūsu meitenes ar lakatiem, nevis šortos, spēlējot sportu. Tad pareizi slavē to. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Sports Palestīnā nav domāts sportiskiem sasniegumiem. Sports Palestīnā ir domāts, lai sasniegtu dubultu politisku mērķi. Un citā ziņojumā, kas tapis Palestīnai kaimiņu valstīs un ko izdevusi vietējā koordinācijas iestāde sadarbībā ar Eiropas valstīm, viena no šīs iestādes piezīmēm bija tā, ka no ģimenes definīcijas tika izslēgts tuvs partneris ārpus laulības. Tas nozīmē, ka jaunietim un jaunietei, kas dzīvo kopā ārpus laulības, būtu jāļauj reģistrēties kā ģimenei, kā tas notiek rietumos. Tāpat ziņojumā tika nosodītas laulības ar meitenēm, kas jaunākas par 18 gadiem, vienlaikus nosodot arī sociālo diskrimināciju, ar ko saskaras homoseksuāļi un lesbietes. Un vēl pārsteidzošāk ir tas, ka ziņojums pauž arī satraukumu par to, kā tiek izturēts pret prostitūtām. Ziņojumā burtiski teikts, pēc runas par uzbrukumiem, kas vērsti pret homoseksuāļiem, situācija ir tāda pati arī attiecībā uz prostitūciju. Jo tabu, kas apvīja šo tēmu, liedz jebkurai organizācijai uzņemties šo jautājumu. Neskatoties uz augsto uzmākšanās un ļaunprātīgas izturēšanās līmeni, ar ko pastāvīgi saskaras seksa darba veicējas. Seksuālās darba veicējas. Tātad jūs vēlaties, lai šī valsts kļūtu kā Vācija, kur pēc The Economist datiem prostitūcijā strādā 400 000 sieviešu. Un, protams, viss šis teksts šajos ziņojumos tiek minēts kontekstā ar citām reālām problēmām, ar kurām saskaras sievietes, piemēram, bēgļu gaitas kara dēļ, sievietes ar īpašām vajadzībām, sievietes, kas cieš no netaisnības apspiešanas un īstas vardarbības un citām, tādā veidā, kas sajauc patiesību ar nepatiesību. Un tas viss, cienījamie, mēs vēl nemaz neesam runājuši par to, kā Rambo šantažē sievieti ar glāzi ūdens apmaiņā pret ideoloģiskām, neētiskām un pat politiskām nostājām.
Piemēram, Palestīnā dažas organizācijas, kas sniedz sievietēm stipendijas, ir izvirzījušas nosacījumu parakstīt dokumentus, kas nosoda jebkādu leģitīmu pretošanos, un sieviešu lietu ministre Rabīha Diāba to ir raksturojusi kā klaju iejaukšanos sieviešu organizāciju darbībā. Šī ministra teica, ka daži donori ne tikai iejaucas projektu būtībā, bet pat nosaka, kādiem cilvēkiem jāstrādā pie projekta. Tātad lūk, ko Rambo vēlas apmaiņā pret glāzi ūdens. Un viņa darbības mehānisms ir zem spoža saukļa. Sieviešu iespējošana sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā jomā. Tās ir 3 organizēti, strukturēti un pārdomāti soļi. Sievietes sociālā iespējošana, stiprinot individualismu sievietē, attālinot viņu no piederības ģimenei un veicinot konkurenci starp viņu un vīrieti, un panākot, ka viņi atsakās no jebkāda vīrieša autoritātes vai aizbildniecības par sevi. Un, ja valoda kādā vidē ir atklātāka, tad runa būs arī par viņas iedrošināšanu uz izlaidību, to saucot par seksuālo brīvību. Šī sieviete, kas kļūsi brīva kā viņas ārzemju māsa, par kuru runājām iepriekšējā reizē, būs nepieciešams finansējuma avots, lai viņa varētu kļūt neatkarīga no vīrieša. Un viņai vairs nebūs vajadzīga viņa autoritāte, atbildība vai iejaukšanās viņas brīvībās attiecībā uz laulības pārkāpšanu, abortu vai homoseksualitāti. Un tas nozīmē, ka viņai būs nepieciešams nākamais solis, proti sievietes ekonomiskā iespējošana, piešķirot stipendijas sievietēm, lai palīdzētu viņām sasniegt šo neatkarību, kā arī nodrošinot darba iespējas visās jomās bez jebkādiem reliģiskiem vai citiem ierobežojumiem. Trešais solis ir sievietes politiskā iespējošana, izplatot šīs idejas, lai radītu sabiedrisko domu sieviešu vidū, ka viņa laime un problēmu risinājums slēpjas šo divu sociālā un ekonomiskā iespējošanas sasniegšanā. Un līdz ar to tiek prasīts, lai lēmuma pieņēmēji pieņemtu likumus, kas ļautu sievietēm iegūt šos ieguvumus. Kas tev kaiš, vīriet, ka tev nepatīk sieviešu iespējošana? Tātad tu esi pret sievietēm, atbalsti viņu sociālo apspiešanu, ekonomisko nabadzību un politisko marginalizāciju. Mēs tev vispār neklausīsimies, nedosim tev iespēju un neuzklausīsim tev piedāvāto risinājumu. Pietiek jums vīrieši ar šo netaisnību, pietiek jums vecākie ar šo noslēgtību. Labi, ja sievietei, kura sacēlās pret vīrieti, vai tas būtu vīrs, tēvs vai brālis, nepietika ne ar Rambo pasniegto ūdens glāzi, ne ar viņa piedāvātajām darba iespējām. Ko viņa darīs? Tad karāk viņai piedāvās augļošanas aizdevus, lai apmierinātu viņas vajadzības. Labi, un ja sieviete nespēja atmaksāt parādu, viņa iesloga tāpat kā vīrieti, jo viņi ir vienvīdzīgi. Un tad mēs nonākam pie jautājuma par parādniekiem, kur šim stāvoklim tiek piešķirts reliģisks nosaukums un tiek aicināts nāc islāms, to, kuru mēs iepriekš esam atstūmuši un ignorējuši visā iepriekšējā. Un tos, kur aicina pret tavu vārda, apvaino noslēgtībā un netaisnībā pret sievietēm. Nāc un atrisina parādnieču problēmu un pārliecina cilvēkus, ka viņa parādu un to augļošanas procentu sekšana ir viens no ziedojumu zakats izlietojuma veidiem. Un ka viņiem jātuvinās Dievam, maksājot naudu karākam. Starp citu, dažās mazākās musulmaņu valstīs atradīsi 10 000 šādu parādnieču. Labi, un ja ar laiku cilvēkiem mazinās ticība un gods, un viņi vairs nerūpējas ne par ziedojumiem, ne par parādniecēm, tad musulmaņu sievietes sekos rietumnieces pēdās, un mēs redzēsim, ka viņa darīs visu un pakļausies jebkuram noteikumam naudas dēļ, kā redzējām iepriekšējā sērijā par rietumu sievieti. Tagad cienījamie pēc tam, kad uzzinājām par Rambo, karāku un ūdensglāzes stāstu. Nesasteigsim piedāvājuma noraidīšanu, bet dosim viņiem iespēju un uzdosim jautājumus. Dārgie kaimiņi, pirms jūs, Rambo, steidzaties glābt mūsu sievietes, ļaujiet mums uzdot jums 4 jautājumus, kas parādīs, cik ļoti jūs esat spējīgi uz šo Rambo misiju. Pirmais jautājums. Vai jūs vispirms esat izglābuši savas sievietes? Vai jūs esat izglābuši universitātes meiteni, kura pārdod savu godu tam, kurš samaksā viņas studiju maksu? Un sieviete, kurā, kā saka Eiropas Savienības organizācija, cieš no vardarbības visur un jebkurā laikā? Vai jūs esat izglābuši savas sievietes no uzmākšanās sabiedriskajā transportā, skolās, universitātēs, darba vietās un pie ārstiem?
Vai glābāt tās, kuras pēc viņu vārdiem spiestas nodarboties ar prostitūciju sociālo trūkumu dēļ? Vai glābāt tās, kurām darba devējs liek vilkt pazemojošu apģērbu peļņas dēļ? Vai glābāt sievietes, kuras nežēlīgi sit, kā Batterda Vūmena gadījumā? Tās ir ceturdaļa jūsu sabiedrības. Vai jūs esat izglābuši sievieti no seksualizēšanas un pārvēršanas par preci? Vai jūs esat izglābuši izvarošanas upurus, kuras cieš no postošām sekām, kā jūs paši apgalvojat? Vai jūs esat izglābuši upurus no izjukušām ģimenēm un bērnus, gan zēnus, gan meitenes, kuri ir palikuši bez pajumtes, aizbēguši un kurus skaits sasniedz miljonus un kurus izmanto seksa tirgotāji? Vai jūs esat izglābuši meitenes, kurām miljoniem reižu veikta aborti un tās, kuras tiek izmestas siltajās kastēs? Vai tad jūsu pašu valstu sievietes un meitenes nav pelnījušas jūsu drosmi, palīdzību un atbalstu, cienījamie Rambo kungi? Šī ir jūsu tagadne, ko mēs parādījām, balstoties uz jūsu statistiku. Vai tiešām šis ir tas veiksmīgais modelis jūsu valstīs, kur vēlaties eksportēt uz islāma pasauli? Mēs nerunājam par iespējamām sekām, ja musulmaņu sievietes sekotu jūsu pēdās. Mēs nerunājam ne par analīzēm, ne par tālu pagātni. Mēs runājam par reālu, dzīvu, pastāvošu situāciju, kas balstīta uz jūsu pašu datiem un ziņojumiem. Tātad, cienījamie Rambo kungi, šis ir pirmais jautājums. Vai jūs izglābāt savas sievietes, pirms mēģināt glābt mūsējās? Otrais jautājums. Jūs, Rambo kungi, esat tik ļoti satraukušies par musulmaņu sievieti un nākat uz mūsu zemēm, lai viņu glābtu, godīgi sakot, mēs pat nezinām, kā jums pateikties. Lai Dievs jūs atalgo atbilstoši jūsu nodomiem. Vai pirms nākat pie mūsu sievietēm? Varbūt varam jūs mazliet novirzīt pie citām musulmaņu sievietēm, kurām iespējams jūsu palīdzība ir vēl vairāk nepieciešama, lai jūs vispirms pabeigtu viņu glābšanu. Ja jums tas izdosies, tad lūdzu nāciet pie mums un turpiniet glābšanas misiju. Es pat nerunāšu par musulmaņu sievietēm mūsu reģionā, kur mājas gandrīz katru dienu tiek sagrautas ar aviācijas uzlidojumiem un mēdī to pilnībā ignorē, it kā viņas nemaz neeksistētu. Un es nerunāšu arī par Čečenijas, Bosnijas un Hercegovinas sievietēm, par to, kas notika Srebrenicā, par viņu izvarošanu ANO spēku klātbūtnē un par tām tēmām, kurām jau pagājuši vairāki gadi. Nē. Ja jau jūs tik ļoti rūpējaties par musulmaņu sievietēm un vēlaties viņām labu, mēs no jums, jūs Rambo, vēlamies tikai to, lai jūs izglābtu tūkstošiem musulmaņu sieviešu, uiguru sievietes Turkestānā, kurām Ķīnas varas iestādes atņem bērnus, lai tie dzīvotu kā bāreņi, tiktu audzināti neticībā, bet mātes tiek ieslodzītas cietumos, ja viņas praktizē kaut ko no savas reliģijas rituāliem. Varbūt jūs neko neesat dzirdējuši par šīm sievietēm. Labi, nekas, mēs jums palīdzēsim un ļausim jums paklausīties māsu Rukiju Farhatu, kura izglābās no Ķīnas nometnēm un aizbēga no Ķīnas, samaksājot par to lielu naudu. Viņa stāstīja par to, kā Ķīnas spēki arestēja viņas skolniekus un skolnieces kādā Korāna mācīšanās naktī, un kā ķīnieši viņus visus izvaroja, uzsūtīja viņiem policijas suņus, norāva nagus, dzēsa cigaretes uz viņu ķermeņiem, sita naglas viņu rokās, un tos, kas nomira, iemeta atkritumu maisos. Un kāpēc viss tas? Tikai tāpēc, ka viņi saka, ka mūsu kungs ir Dievs. Vai arī tāpēc, lai islāms nebūtu viena no tām brīvībām, par kurām jūs, varoņi, tik skaļi runājat? Varbūt jūs neesat dzirdējuši, ko publicēja The Independent par ķīniešu musulmanēm, kurām vīru aizved uz nometnēm tikai tāpēc, ka viņš ir musulmanis. Un tad viņas mājās ievieto ķīniešu karavīru, it kā lai viņu uzraudzītu, un pēc tam piespiež viņu dalīt ja viņu gultu. Un tas, kas notiek ar musulmanēm Ķīnā, nav nekas sens, bet tieši šajās dienās tas ir sasniedzis savu kulmināciju. Un mēdījos atkal un atkal parādās virsraksti par uiguru musulmaņiem. Vajāšanas ir sasnieguši savu kulmināciju, tiešām kulmināciju. Varbūt Ķīna jums ir par lielu un grūti tur iejaukties, jūs Rambo varoņi. Labi, tad paskatieties uz kādu mazu valsti, piemēram Birmu, kur musulmanieti sievieti sadedzina dzīvu un viņas dēlus un meitas pakara. Un mēs nevaram ielikt bildes, jo YouTube izdzēsīs šo epizodi. Bet šīs musulmaņu sievietes stingrais skatiens, kur bija liecinieks vairāk nekā 50 savu brāļu un māsu nogalināšanai un pati tika nežēlīgi spīdzināta. Viņas skatiens ir pietiekams, kopā ar to sieviešu liecībām, kuras Birmas armija izvaroja. Varbūt jūs, Rambo varoņi, šo video nemaz neesat redzējuši. Un lūdzu, nekoncentrējieties tikai uz skaisto dabu un nebildējieties tur.
Šis ir video ar simtiem tūkstošu birmiešu musulmaņu sieviešu, kuras bēg kājām no izvarošanas un dedzināšanas uz Bangladešu, kur viņas paliek lēnas nāves nometnēs. Mēs jūs redzējām, Rambo varoņi, pirms dažām dienām ieradāties Sudānā un veiksmīgi dabūjāt pārakstu par CEDA. Ja jau esat nonākuši Sudānā, varbūt varat mazliet pievērsties arī Centrālā Āfrikas Republikai, kur musulmaņus un musulmēnis nogalina ar mačetēm antibalakas grupējums, kuru atbalsta Francijas spēki un ANO klātbūtnē. Varbūt jūs nemaz nezinājāt par visām šīm sievietēm. Tagad mēs jūs esam informējuši. Tāpēc lūdzu, pabeidziet misiju šo musulmaņu sieviešu glābšanā. Un tad nāciet pie mums. Vai jūsu uzdevums nav tikai izskaust visus sieviešu diskriminācijas veidus, bet ja runājat par pašu sievietes iznīcināšanu, tad tā nav problēma. Un kāpēc, kad runājat par musulmaņu sieviešu slepkavībām, izvarošanām, padzīšanu un spīdzināšanu, tad maksimālais, ko jūs darat, ir nosodījums, jo vispār nosodat, bet reāls pārmaiņas uz vietas nenotiek. Bet, kad neesat pacēluši saukli par musulmaņu sievietes brīvību netiklībā, abortā, homoseksualitātē un atteikšanos no aizbildniecības un vadības, tad ir uzraudzība, budžeti un atskaites. Trešais jautājums cienījamie Rambo. Kā jūs būsiet risinājums sievietes problēmai, ja paši esat tās daļa? Vai tad tas astoņkājs, kurš ar vienu no saviem daudzajiem taustekļiem pasniedza glāzi ūdens musulmaņu sievietei, nav tas pats, kurš ar citu taustekli un ar keraka palīdzību nozaga šo glāzi no rezervuāra? Vai tad viņš un kerāks nav ievesls nabadzībai, nezināšanai, apzinātai, neizglītošanai un apspiešanai, ko piedzīvo daudzi musulmaņi un musulmenes, un kas veicina to, ka sieviete pati sevi apdala, vīrietis viņu apdala un viņa apdala vīrieti? Vai tad viņš nav tas, kurš izplata likumības pagrimumu, grauj vērtības un cīnās pret islāmu, līdz netaisnība un atsauces trūkums kļūst par vispār pieņemtu stāvokli sabiedrībā? Jūs taču tik ļoti rūpējaties par sievieti. Vienkārši nedaudz atturieties no viņas valsts bagātības zakšanas. Jūs, kas sakat, es gribu paļam nafta. Ceturtais jautājums cienījamie Rambo kundi. Kas jums vispār deva tiesības noteikt mērauklu, pēc kuras vērtējat mūsu sabiedrības? Mēs kā musulmaņi un musulmanes vadāmies pēc saviem principiem. Vērtības, kas nosaka mūsu dzīvi. Mūsu kritērijs un mēraukli ir paklausība mūsu kungam, īstenojot taisnību un godīgumu, kā arī pārvaldību šajā zemē tā, lai tas apmierinātu mūsu kungu, pie kura mēs visi atgriezīsimies. Un tieši tas nosaka gan vīrieša, gan sievietes tiesības un pienākumus. Un tos padara attiecības starp viņiem par savstarpēju papildināšanos un sadarbību labestībā un dievbijībā, nevis par sacensību vai strīdu. Un sieviete šajā sistēmā var strādāt mājās, būt skolotāja, ārsta, pētniece vai kādas profesijas pārstāve, kurā viņa īsteno paklausību Dievam, taisnību un godīgumu. Un viņas darba gods ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā viņa īsteno šīs augstākās vērtības. Jūs, Rambo cienītāji, ko jūs esat sasnieguši pēc tam, kad novērsāties no patiesās atklāsmes? Jūs neesat nodrošinājuši ne taisnību, ne godīgumu, bet gan pacēlāt absolūtas brīvības un vienlīdzības karogu. Un tad ar savu praktisko dzīvi pierādījāt savu neveiksmi abos, īpaši attiecībā uz sievietēm, kā mēs jau detalizēti paskaidrojām. Ko jūs vēlaties mums, musulmaņiem, piedāvāt, ja jau visā šajā esat izgāzušies? Jūs vēlaties, lai musulmaņu sieviete kļūtu par izkropļotu rietumu sievietes attēlu, kuru jūs košļājat, pazemojat, izmantojat un aizvainojat, tāpat kā izdarījāt ar rietumnieci. Pat ja mēs pieņemtu, ka jūsu nodomi ir labi, kā jūs varat izglābt musulmaņu sievieti, ja jūs viņu nicināt, ja jūs nicināt visu, kas ir viņas cieņas un goda pamats? Mūsu islāmā sieviete tiek godāta par savu ticību, dievbijību, likumību un lomu paudžu audzināšanā, bet jūs to visu nicināt. Patiesībā jūs esat pret to visu, jūs esat pret ticību, dievbijību, likumību. Kā jūs varat izglābt to, pret ko jūs esat un ko jūs nicināt? Mūsu reliģijā Dievs saka sievietei: "Ah, cilvēki, mēs jūs radījām no vīrieša un sievietes un padarījām jūs par tautām un ciltīm, lai jūs iepazītos savā starpā. Cienījamākais no jums pie Dieva ir tas, kurš ir visdievbijīgākais. Dievs ir visu zinošs, visu sapratošs. Bet jūs, Rambo, dievbijībai nav nekādas vērtības. Tā kā dievbijīgai sievietei nav nekadas vērtības. Mūsu reliģijā Dievs nosaka sievietes vērtību lietās, kurām jums nav nekādas nozīmes.
Klausies mans brāl un māsa šo pantu un iedomājies, ko tas nozīmē apvienoto nāciju organizācijai CEDAW, Pekinas konferencei, sieviešu tiesību organizācijām vai visām tām tukšajām runām. Dievs visaugstākais teica: patiesi, musulmaņiem un musulmanēm, ticīgajiem un ticīgajām, padevīgajiem un padevīgajām, patiesajiem un patiesajām, pacietīgajiem un pacietīgajām, pazemīgajiem un pazemīgajām, dāsnajiem un dāsnajām, gavētājiem un gavētājām, tiem, kas sargā savu šķīstību, un tām, kas to sargā, tiem, kas daudz piemin Dievu, un tām, kas to dara, Dievs ir sagatavojis piedošanu un lielu atalgojumu. Tas viss Rambo acīs nav nekās vērts. Musulmanis, ticīgās, padevīgās, patiesās, pacietīgās, pazemīgās, dāsnās, gavētājs, tās, kas sargā savu šķīstību, tās, kas daudz piemin Dievu, tas viss Rambo neko nenozīmē. Un tās, kurām piemīt visas šīs īpašības, Rambo acīs nav nekāds vērtības. Patiesībā gluži pretēji, Rambo īpaši cenšas, lai sieviete nebūtu no tām, kas sargā savu godu, kā mēs redzējām. Tātad, kas tad pēc Rambo domām piešķir sievietei vērtību? Reālajā dzīvē viņas fiziskā pievilcība un piemērotība seksuālai objektificēšanai, kā jau iepriekš paskaidrojām. Savukārt publiski tiek uzsvērts viņas materiālais devums, naudas pelnīšana un dalība darba tirgū, kā arī spēja konkurēt ar vīrieti šajās jomās. Tāpēc Rambo kopā ar mēdījiem musulmaņu zemēs īpaši cenšas parādīt sievieti, kura uzņemas ģimenes audzināšanas un aprūpes lomu.